Labdien visiem, kas ir atbraukuši šeit uz muzeju, un visi tie, kas arī klausās ārpus muzeja šo konferenci. Paldies par uzaicinājumu muzejam. Mēs ļoti priecājamies šeit ierasties. Un šodien es pārstāvu Ģedarta Elijas Jelgavas vēstures un mākslas muzeju Zemgales restaurācijas centru un pastāstīšu par Brīvdabas muzeja procesiju lukturu izpēti un restaurāciju. Šo darbu veicu komandā kopā ar saviem kolēģiem Dmitriju Gordienko, metāla restaurātoru, un Viktoriju Akīmovu, gleznu restaurātoru. Sākumā iepazīstināšu, kāpēc ir tik garš nosaukums. Muzejs sasaistīts kopā ar Zemgales restaurācijas centru, un kā tas viss ir izveidojies un noticis, ļoti īsi pārstāstīšu, lai būtu priekšstats. Pirms kādiem 4 gadiem Jelgavā tika pabeigta Vecpilsētas ielas 14 šīs skaistās koka ēkas restaurācija, renovācija, un paralēli arī tam blakus esošā attēlā arī redzat rozā ķieģeļu ēka tika gan renovēta, gan restaurēta, rekonstruēta, un šis komplekss tika nodots lietošanā. Un sākotnēji šajā ķieģeļu ēkā tika izveidotas 3 restaurācijas darbnīcas ar domu, ka Latvijas restaurātori var doties uz šo vietu, īrēt telpas, veikt savus projektus un tādā veidā dotu ieguldījumu Latvijas šajā restaurācijas vidē. Ideja īsti nerealizējās, un tāpēc 2023. gadā šīs darbnīcas piešķīra Jelgavas vēstures un mākslas muzejam. Muzejā jau bija viena darbnīca, gleznu restaurācija, un tagad mēs esam jau kuplākā pulkā. Saņēmām brīnišķīgi labiekārtotas darbnīcas, varu teikt, atbilstošas mūsdienu restaurācijas vajadzībām. Dažus attēlus jūs arī redzat, un iespējams arī kāds no jums ir mūs arī apmeklējis, un tie, kas nav atbraukuši, esat aicināti ciemos. Muzejniekus mēs vienmēr gaidam, paši galu galā esam muzejnieki. Un arī mums ir saglabājies šis te sākotnējais nosaukums Zemgales restaurācijas centrs. Tā kā to vajag uztvert kā daļu no muzeja nodaļas, nevis kā atsevišķu institūciju. Kas mums ir arī tāds īpašs, tas, ka mēs gan restaurējam sava muzeja kolekcijas, gan arī sadarbojamies ar sabiedrību, veicam ārpakalpojumus, strādājam ar privātpersonām, protams, arī ar citiem muzejiem. Veicam dažādas izpētes, kas jau piediena restaurācijas profesijai, un viens no mūsu lepnumiem ir portatīvais rentgena aparāts, kuru mēs arī saņēmām mantojumā, iegūstot visu šo restaurācijas centru. Tātad mums ir metāla restaurācija, varat aplūkot, cik brīnišķīgu šķīju mums bija atvedis Saldus muzejs. Tekstila restaurācija. Priecājamies, ka mums ir šāds speciālists. Keramika, vitrāža. Lūk, Gēta savā personā bija pie mums. Gleznu restaurācija. Vārds sakot, jūs redzat, ka strādājam ar ļoti daudz un dažādiem materiāliem. Vienīgais, kas mums nav, tas mums nav papīrs. Lūk, 2025. gadā ar mums sazinājās Brīvdabas muzejs un piedāvāja restaurēt šādu skaistu lukturi, daļu no procesijas inventāra. Uzreiz jau varat aplūkot gan tā detaļas, gan arī jau varat ievērot arī, kāds ir šī luktura stāvoklis. Šo priekšmetu muzejs ir ieguvis 2023. gadā.
Un šim lukturim ir arī vēl brālītis, kas ir muzeja krājumā. Tātad brālīši atbrauca uz šo muzeju. Kā jau minēja pieteikumā, tad šie priekšmeti tiek izmantoti reliģisku procesiju gaitā, gan pārvietojoties, apstaigājot dievnamus, gan dodoties pa pilsētas ielām, gan pa laukiem. Šāda procesija, šāda tradīcija jau ir no 13. gadsimta, un ļoti bieži arī procesijās dodas kādu epidēmiju, šausmu, briesmu brīžos vai arī pēc tiem. Tādā veidā arī veidojās ciešāk šī kopiena un arī tiek nostiprināti arī reliģiskie priekšstati. Gatavojoties šai konferencei jau pēc priekšmeta restaurācijas, vēlējos arī sameklēt vēl kādus varbūt analogus šiem lukturiem, un pameklējot šo to internetā, es nonācu pie dažādiem avotiem tepat Lietuvā. Tūlīt pateikšu, Tutuvēnu Bernardīņu baznīcas klostera rakstos tiek pieminēti dažādi šie procesiju lukturi, un pirmo reizi šādi lukturi šajā Tutuvēnu baznīcā esot inventāros minēti kopš 1897. gada. Viņiem diezgan liela kolekcija, 15 lukturiem, tikai tie ir ar vienu sveci, jo iepriekš minētais Brīvdabas muzeja lukturis ir ar 2 svecēm. Tāpat var atrast arī dažādus rakstus un pētījumus lietuviešu valodā par šiem lukturiem, tā kā vēl ir priekšā kaut ko vēl par tiem palasīt. Iespējams, arī ir kādi latviešu valodā izdevumi. Kaut kā es tos nepamanīju, gan jau tie ir. Bet turpinot vēl saraksti ar lietuviešiem, jau pieminēto pirmajā sesijā Zemaiču muzeju, kuru jūsu pētnieki jau pazīst. Šeit krājuma glabātāja atsūtīja man diezgan daudz fotogrāfijas ar viņu kolekcijā esošiem lukturiem, un jau šie pirmie lukturi attēlos jau mums šķiet jau nedaudz pazīstami. Mēs saskatām dažādus šos te elementus, līdzīgus elementus, kādi ir arī Brīvdabas muzeja lukturī. Un var labi redzēt šo te lietuviešu, brālēnu, man liekas, ļoti līdzīgu izpildījumu ziņā šim te lukturim, un noteikti, ja būs iespēja klātienē šo lukturu aplūkot, tad varētu vēl vairāk veikt kaut kādus secinājumus. Redzam arī gan šie dekoratīvie griezumi sānu malā, gan avenes vai vīnogas, tiešām ļoti, ļoti amatnieciski līdzīgi. Tā, mirklītī. Tālāk dosimies atpakaļ pie darbiem, ko mēs veicām. Tātad lukturis sastāv no ļoti daudz detaļām. Sākotnēji bijām domājuši izskaitīt katru no šīm detaļām, bet tās jau pārsniedza jau 50. Un, tātad diezgan tāds sarežģīts amatniecisks izstrādājums. Kādas tad bija galvenās problēmas šim priekšmetam? Kopumā jāteic, ka kopējā konstrukcija bija stabila. Tātad ir 2 lukturi, kas ir gan cieši piestiprināti, gan arī labā tehniskā stāvoklī. Katram no tiem ir durtiņas, kas ir atveramas, arī atslēdziņi joprojām darbojas. Savukārt sānu elementi, šie te ažūrie metāla
lapu griezumi, tie gan ir daudz viet bija deformējušies, ielūzuši, salocīti un arī vietām atkabinājušies vai atlūzuši no lukturu virsmas. Tāpat arī krusti noliekti un tā tālāk. Un arī attēlā jūs redzat šo te metāla skārda koroziju tajās vietās, kur bija zudis krāsas slānis. Viens arī no galvenajiem tādiem bojājumiem, tāds estētisks bojājums, vairāk tie ir plašie pārkrāsojumi pār visu virsmu, pārkrāsojums blīvs, biezs, redzam, ka tas ir tādā sudrabotā tonī, un par nelaimi pārkrāsotājs ir bijis ārkārtīgi rūpīgs, nokrāsojis visu, kur vien varēja tikt klāt, un arī vēl papildus kaut kur uzfrišinājis. Tā kā, jā, reizēm gribās, lai šādus remontus veiktu paviršāk. Pārkrāsojumiem un visiem slāņiem arī tika muzejs pasūtīja laboratoriskās analīzes, kuras veica ķīmiķe Indra Tuņa. Un redzat šim te sudrabainajam pārkrāsojumam, kur es minēju, tā tad ir četras kārtas. Ceturtā un trešā, tātad tās ir tās virsējās pēdējās, kas ir pievienotas šim te priekšmetam. Un redzam arī, no kā tad sastāv šīs te kārtas. Tātad tie ir saucamā sudraba krāsa, zelta krāsa, kā nu kurš reizē viņu sauc, bet principā tātad tie ir dažādi metāliski pulveri, kas tiek savienoti no dažādiem metāliem, lai panāktu vienu vai otru nokrāsu. Laika gaitā šādi pārkrāsojumi zaudē to sākotnējo spožumu. Varbūt kādam atmiņā ir dažādi radiatori, sudrabainie padomju periodā krāsotie, kaut kas uz to šniti. Ja, tur sākumā viss ir diezgan glīti, pēc tam tas zaudē šo savu estētiku un kļūst nevisai pievilcīgi. Arī parādās alumīnija metāliskie pigmenti šajā pētījumā. Meklējot, kurā brīdī šādi alumīnija pigmenti parādās, tātad tas ir ap 1920. gadu, tātad varam arī teikt, ka tas pārkrāsojums varētu tomēr būt pēc Otrā pasaules kara. Bet tā ir tikai versija. Tālāk apskatīsim, kādas tad mums tur ir tās detaļas un kādā stāvoklī tās visas ir. Tātad jau minētie lukturi. Katram lukturim ir saglabājušās, mēs tā domājam, arī oriģinālie stikliņi. Tiem ir dažādas nokrāsas, un lukturos ir bijuši iemontēti laika gaitā elektriskie gaismas elementi, kurus pasūtītājs arī vēlējās demontēt. To, ka lukturi ir bijuši lietoti pirms tam ļoti intensīvi, liecina biezie vaska, slāņi, kvēpu nosēdumi iekšpusē uz stikliņiem, uz pamatnēm. Tālāk, lai veiktu arī tādu saprotamāku šo izpēti, jo elementu ir ļoti daudz, veicām dažādas schēmas, klasificējām šos te elementus, un tie vieni no interesantākajiem, arī, protams, skaistākajiem šiem te elementiem ir vairākas ziedu grupas, tās ir 3. Lielāki, mazāki un zili krāsoti. Un šiem te ziediem savā ziņā tādu tehnisku problēmu nebija. Tie bija labi piestiprināti, varbūt kādam bišķiņa ziedlapiņa atlocījusies,
bet kopumā lielākās problēmas bija tieši krāsu slāņu atslāņojumi, zudumi un, nu jā, kopumā tā. Strādājot pie šī priekšmeta, mēs arī atcerējāmies vēl vienu savu darbu, ko veicām Dobeles muzejam. Tie bija 4 kapu metāla kroņi, kas sākotnēji ir bijuši arī polikromu krāsoti, un noteikti esat arī tādus redzējuši un dzirdējuši par tādiem. Šo priekšmetu izgatavošanas tehnika kaut kur ir diezgan tuva arī šī te lukturu izgatavošanai. Arī ir izmantot dažādi dabas elementi, uz veidnēm, īpašām veidnēm izsistas metālā šīs te formas. Un vēsturnieks Andris Grīnbergs šos kapu kroņu izgatavošanas laiku datē no 19. gadsimta beigām līdz 1930. gada beigām. Nu, tātad šajā periodā noteikti ir izgatavots arī lukturis. Nu, tas liecina arī par tādu modi tajā laikā un tādiem paņēmieniem metālu šādā veidā pielietot tādā mākslinieciskā veidā. Te ir ieskats arī bojājuma schēmās augšējā daļā, un varam arī aplūkot, cik ļoti bija bojāts šis te krāsu slānis, kā tas bija atslāņojies, bīstam atslāņojies, lai tik tiešām kaut kas arī ar to visu bija jādara. Tāpat tika veiktas pigmentu analīzes, un datējot šos pigmentus, varam arī droši teikt, ka iekļaujās 19. gadsimta beigās visi šie krāsu slāņi. Nu, tātad tas datējums noteikti nevar būt pirms vispār pašu pigmentu ieviešanas. Un tas ir labs veids, kā darboties ar priekšmetu datēšanu. Papildus lukturis bija rotāts arī ar piekariņiem. Piekariņi tiek izvietoti pie šo te laternu stūriem, un tad stādaties priekšā, kad nes šādu lukturi. Pirmkārt, tur deg sveces, spīd skaisti krāsaini stikliņi, ziedi skaisti, un vēl vējā kustās dažādi piekariņi. Nu, principā tāds dzīvs, ja šis lukturis tāds mirguļojošs. Nu, man šķiet noteikti neaizmirstams skats, kad kaut ko tādu nes, ja, un tik krāšņu, ja. Diemžēl vairāk no šiem piekariņiem laika gaitā ir zuduši. Kādu sistēmu atrast, kaut kādu ritmu šo piekariņu izvietošanā mēs īsti nevarējām. Tā kā muzeja speciālistiem būs vien jāizveido sava sistēma, ja viņi vēlēsies šos piekariņus atkal atjaunot un pievienot. Vēl viens interesants elements, ko jau redzējāt arī lietuviešu brālēnā, ko es minēju kā avene vai vīnoga. Visticamāk jau man liekas, ka tomēr tā varētu būt vīnoga. Pēc tādiem reliģiskiem kristietības simboliem vairāk būtu vīnoga. Tās bija arī, cik te mums rakstīts, 12 gabali, veseli 12 gabali, arī izsistas, izveidotas formā, un arī šīm vīnogām tika veiktas šīs te pigmentu analīzes. Nu, ko tad mēs darījām? Tas mērķis bija kopumā savākt visu, kas birst, likvidēt visas deformācijas, piestiprināt visu, ko var piestiprināt, un galu galā noņemt šo te sudrabaino pārkrāsojumu slāni, šo te biezo, vizuāli, estētiski nevisai patīkamo slāni. Tas bija tas mūsu galvenais uzdevums. Krāsas slāņa nostiprināšana, pirmais process, tātad, ja kaut kas birst,
tas uzreiz ir jāglābj pirmais. Nu, un to mēs izdarījām ar sintētiskiem materiāliem, paraloid B72. Tas labi draudzējas ar metālu, un arī tas viss labi izdevās. Nākamais process - metāla apstrāde, korozijas noņemšana. Tur no metāla restaurātoram arī bija jāpacīnās, redzat, dažādi virzieni, spraugas, kur visur vajadzēja ielīst iekšā un nevis tikai iebāzt rokas, bet iebāzt rokas ar visiem instrumentiem, elektriskiem instrumentiem. Tā kā tāds, tomēr izaicinājums bija, bet brīžiem liekas, ka pēc Dobeles kroņu restaurācijas mūsu metāla restaurators, viņam ar pacietību visi kārtībā, tā jāsaka. Sekojošais bija demontēja visas elektriskās detaļas un arī veica visu šo attīrīšanu laika gaitā, kas nu tur viss bija sakrājies. Nu, un tad tālāk seko tas lielākais, viens no garākajiem, ilgākajiem darbiem - pārkrāsojuma noņemšana, kuram mēs izmantojām ļoti dažādus instrumentus, arī dažādas vielas. Uz gludām virsmām process veicās daudz veiksmīgāk. Tur, kur bija reliefs, tur vajadzēja sēdēt un čikināties. Tā kā jau saka restauratori, savā darbā var pārdomāt ne tikai, ko viņš dara un kā dara, bet arī visu savu dzīvi, izdomāt arī vēl savu nākotni, jo, domas neatstāja. Piemērs, kā mēs to darījām, secīgi pa soļiem. Šeit ir arī viena industriāla līdzekļa atšifrējums. Sazinājāmies ar ražotāju BioLar. Viņš mums arī paskaidroja recepti šim sastāvam, lai mēs saprastu, kas lācītim ir vēderā. Lietojām arī šādu instrumentu, ultraskaņas skēleri, rakstīts ir video nebūs, kaut kur bija palicis mājā, ieklīdis starp 1000 fotogrāfijām, bet noteikti mēs šo video, kā mēs ar šo instrumentu pie šī priekšmeta strādājām, ieliksim Zemgales restaurācijas centra Facebook lapā. Tur jūs to arī paskatīsieties, ja mums piesakosiet, protams. Ieklājām restaurācijas grunti, kas arī bija tas pats sintētiskais polimērs, paraloid B72, un veicām arī tonēšanu tur, kur tas bija nepieciešams. Šeit jau ir redzami fragmenti jau pēc restaurācijas, un šeit jūs varat novērtēt mūsu darbu. Labajā pusē ir skaidrs, ka tas ir pēc restaurācijas, ļoti košs, un jāteic, ka neveicām kaut kādus plašos pārkrāsojumus vai nezinu ko, lai tikai uzfrišinātu šo priekšmetu. Tā mēs nedarījām. Pietika noņemt to, ko nevajag, un piekrāsotajās vietās, pietonēt vietās, kur tas bija zudis. Man šķiet, rezultāts ir ļoti skaists. Tiešām atšķirīgs no tā, kas bija sākotnēji. Un Riedavas muzejs atbrauc arī šim priekšmetam pakaļ, un viņi bija brīnišķīgi sagatavojušies. Šī transportēšanas kaste ļoti, jāsaka, brīnišķīgs, slēgs saku brīnišķīgs veidojums, jo var viegli izņemt, ielikt, un vienmēr ir problēma, kā transportēt šādus te kustīgus, trauslus priekšmetus. Tā kā visu cieņu. Lūk, piesakojiet mums. Mēs jau jums sekojam. Varēsiet novērtēt arī visu to, ko mēs darām, un arī apstīties video, ko mēs tur ieliksim. Paldies!